Labdien, godājumie radio klausītāji! Šodien atkal ēterā raidījums Politiku skatuves un aizkulisēs, un šodien raidījumā esam mēs ar jums, tātad Juris Lapinsks un es Egils Baldzēns. Lielu, teiksim, Saeimas viesu vai ministra kungu šoreiz mums nav. Ir sācies, zināmā mērā, tāds patīkams laiks, kad ir Saeimā brīvdienas. Mums vēl brīvdienas tikai skolniekiem sāksies praktiski ar pirmdienu. Nu, mēs arī kaut ko lēnām sāksim no savas puses darīt. Kā mums ir ar telefonu, mēs vēlāk varēsim pieslēgt, vai viņš vēl aizir mums nav īsti. Nav īsti, ja? Nu labi, tad mēs paši sāksim runāt un paši sāksim visu arī darīt. Tātad, godājumie radioklausītāji, šodien bija daudz dažādas arī runas par to, kas un kā notiek, un mēs no savas puses arī paklausījāmies, cik nu iespējams bija un cik atreferēts, un katrs varēs to izdarīt vēl arī varbūt pilnīgākā variantā. Arī, teiksim, Krievijas federācijā viņu prezidents Putins runāja par to, ka grūtības Krievijas ekonomikā beigsies nevēlāk kā pēc 2 gadiem. Nu, lai tā būtu, un es domāju, ka tas būs reizē ar zinām atrisinājumu, teiksim, Ukrainā, bet vai tas tā būs, nu, to mēs visu redzēsim, un katrā ziņā no tā, kad Krievijā ekonomikā iet slikti, mēs neesam īpaši ieinteresēti, mums arī zināmas ekonomiskās saites, protams, mēs gribam, lai nekavējoties tik pārtraukts viss iejaukšanās Ukrainā, no jebkuras puses, tīpaši no Krievijas puses, kur tur aktīvi pretojas, kā viņai pašai šķiet, rietumi ietekmes pieaugumam uz Ukrainu, kas ir viņiem kaimiņu valsts. Nu jā, bet mēs arī varam redzēt kādas, teiksim, daudz gudras lietas, te runā arī Krievijas puses, teiksim, cilvēki, kaut vai tāda lieta, ka lūk saka, ka, nu, Krievijas tagad teritorija esot Ukraina, un Ukrainā var izvietot kodolieročus. Nu, tas rada zināmu tādu īpatnēju situāciju, ja mēs no vienas puses savulaik atceramies Budapeštas vienošanās, ka Ukrainas teritorija no kodola ieročiem brīva teritorija, ko parakstīja Krievijas federācija, Lielbritānija parakstīja, Francija, Amerikas Savienotās valsts un garantēja Ukrainai viņas teritoriālo vienotību un visas pārējās lietas, ka nu tagad nekā labāk pa draudzīgām kaimiņu attiecībām nebūs, ja viena Ukraina atbrīvosies no kodola ieročiem. Un tagad mēs lasām Krievijas federācijas ārlietu ministru Ivanovu, teikto, ka tā tagad ir suverēna Krievijas teritorija un attiecīgi var būt šie kodola ieroči tur. Nu ko? Tieši tā. Maskavai, Lavrovs saka, Maskavai ir tiesības izvietot Krimā kodola ieroči, jo Krima kļūs par Krievijas daļu. Nu, un ja, teiksim, vēl kādi apgabali Ukrainā kļūtu par Krievijas daļu, es gan tā nedomāju, jo arī rietumi saka, ka visdrīzākais, ka tāds scenārijs šobrīd nav aktuāls, nu tad arī tur varētu izvietot kodolieročus, nu redziet, cik tas viss skaisti un labi. Nu, ko es vēl varu pateikt par tādu attīstības lietu, kas ir ļoti interesanta, mūsdienās kā attīstās starp dažādām neatkarīgo valstu savienības valstīm tās savstarpējās attiecības, un es šeit nolasīšu vienu interesantu TV neta ziņu, teiksim, Kazahstānā tiesa par karošanu Donbasa teroristu pusē piespriež cietumsodu 5 gadus. Redziet, Kazahstānas pilsonim Jevgeņiem Vdovenko tiesa galvaspilsētā Astanā par karošanu Austrumu Ukrainā Krievijas atbalstīto teroristu rindās piespriedus 5 gadus cietumā. Tiesa Vdovenko atzinusi par vainīgu apsūdzībās par piedalīšanos ārvalstu militārajos konfliktos, spriedums pagaidām nav stājies spēkā, vēl var tikt pārsūdzēt uz augstāku instanci. Vdovenko Austrumu Ukrainā ir piedalījies kaujās, lietojis ieročus, apsargājis kontrolposteņus, patrulējis Luhanskā un veicis cits uzdevums, teikt spriedumā. Apsūdzētais savu vainu atzina, bet uzstāja, ka nevienu nav nogalinājis. Apšaudes bija, bet es esmu tālu no tā, pat armijā neesmu dienējis, man bija bail. Es nezinu, vai tad Luhanskā tie tieši armija, nu varbūt tur tās republikas vienā brīdī tās savas separātistu vienības un tos brīvprātīgos Krievu karavīrus, kas tur brīvprātīgi ir paši devušies uz savu laimi
un izsādi varbūt ir vēl piesūtīts pēc dienas cilvēki, ja. Nu, varbūt, ka tā arī armija nesaucās, jā, nu tā ir. Un apsūdzētais arī uzstāja, ka karot nolēmis patstāvīgi un par savu lēmumu nevienu nav informējis. Nu, tam varētu arī ticēt. Nu, viņš tur stāsta, kā un ko ir darījis un tam līdzīgi, bet, nu, redziet, pagaidām Kazahstānā tiesa ir viennozīmīgi pateikusi par karošanu Donbasā teroristu pusē piespriež cietumsodu. Nu, lūk, tā kā diezgan interesanta tā situācijas attīstība, tā kā man liekas, ka daudziem nepatīk tas, kas notiek arī blakus vienā no bijušām NVS valstīm, tagad jāsaka bijušām Ukrainā, ka ir šī karadarbība, Kazahstāna to kategoriski neatbalsta. Un ir vēl viena lieta, kur man jāpiekrīt, ir laikam Igaunijas premjeram, kas prognozē ilgstošu Rietumu un Krievijas attiecību pasliktināšanos. Nu, lūk, Igaunijas premjers bija Amerikas Savienotajās valstīs, uzstājās ar uzrunu Stanforda universitātē. Igaunijas premjerministrs Tavija Reivas prognozēja tiešām ilgstošu Rietumu Krievijas attiecību pasliktināšanos. Un tādēļ arī aicināja palielināt NATO klātbūtni Baltijas reģionā. Nu, ko mēs varam teikt? Tās attiecības jau parasti ir divpusējas, un ja viņas pasliktinās no vienas puses, tad automātiski pasliktinās no otras puses. Viņas nevar tā mierīgi uzturēt. Atcerēsimies, ka pavisam nesen bija arī mūsu ārlietu ministrijas deputācija, pārstāvniecība Krievijā, un arī par dažiem jautājumiem vienojās, bet kā arī mūsu puse atzina no ārlietu ministrijas, tās attiecības ir bijušas vēsas, jo arī mūsu puse uzstāja uz to, ka Ukrainā tādas lietas, kādas notiek un kādas no mūsu ārlietu ministrijas viedokļa un droši vien arī no mūsu radioklausītāju viedokļu vairākumu vismaz ir tādas, kur arī Krievija savu roku ir pielikusi pie tā saspīlējuma un arī inicējas atsevišķas lietas. Tā kā tur ir skaidrs tas, ka tas arī tiek nosodīts, un Krievija no savas puses saka, ka nē, ka pie visa ir vainīgi atkal otra puse. Es negribētu teikt tā, ka pagale deg viena, bet katrā ziņā jāsaprot tas, ka viss, kas notiek, ir diezgan smags, un viena no tām smagajām lietām ir pagājušā nedēļā, precīzāk šajā nedēļā, tagad jau mēs varam teikt, rubļa vērtības kritums Krievijā, vairāk par pusi, vairāk nekā 98. gadā, kad viņš bija pa 1/3 daļu. Par to mēs arī varam nepriecāties, bet mēs varam priecāties par to, ka Krievija pēc Eiropas Savienības sankcijām arī pieteica no savas puses embargo, un iedomājieties, kas būtu noticis, ja mēs tagad saņemtu tie eksportētāji šos Krievijas rubļus. Protams, ja viņi saņemtu arī apmēram par pusi mazāk nekā viņiem it kā pienāktos. Tā ir tāda interesanta lieta, un varbūt, kad arī zaudējumi viņiem ir lieli, un tad grūti pateikt, kur būtu zaudējumi lielāki, ja viņi būtu pārdevuši, un Krievijā sāktos šis rubļa kritums, vai ne? Jo no vienas puses, protams, šīs sankcijas ietekmē Krieviju, un arī Krievijas embargo noteiktais ietekmē viņas iekšējā tirgu attiecīgi preču esamību lielāku vai mazāku, bet ir skaidrs, ka galvenais nav pat šis pāri par 50% Krievijas rubļa kritums, bet galvenais vēl ir šī naftas cenas kritums, kas katrā ziņā mums šeit Latvijā liekas ļoti labs, jo mēs neesam naftas eksportētāji, mēs esam naftas patērētāji, mums tā nafta jau tāpat un visi benzīni pietiekami dārgi iegūst visos, pakalpojumos un visās precēs, kā zinām, cenas sastāvdaļa. Un ja mums tā nafta paliek lētāka, apmēram tāda, kāda viņa bija vēl pirms dažiem gadiem, tad, protams, mēs esam priecīgi. Lūk, Puķins saka, ka atkal viss normalizēšoties pēc 2 gadiem. Lūk, tā vēl mazliet pacietējuši Krievijas federācijas prezidentu no Letas, ko viņš saka, tad ka turpmākā izaugsme un izkļūšana no pašreizējās situācijas ir neizbēgama vismaz 2 iemeslu dēļ. Pirmām kārtām pasaules ekonomikas izaugsme turpināsies, lēnākos tempos, es domāju, viņš saka, turpina tālāk savu domu, tempi samazināsies, taču pieaugums noteikti saglabāsies, ekonomika augs. Ķīnā apmēram tā tas notiek, tur es varu piekrist viņam. Ekonomikas konjunktūra mainīsies, bet līdz ar
pasaules ekonomikas pieauguma būs nepieciešami papildu energoresursi. Jā un nē, jo ilgākā laikā, protams, tuvākajos gados var nebūt, ja OPEC valsts nemaina savu nostāju, nesamazināt naftas ieguvi. Jo kā arī mans kolēģis Juris Lapinsks vairāk kārt ir norādījis, tur ir ne tikai Krievijas kārts, tur ir arī savstarpējās starp eksportētēm, arī tais pašā laikā Amerikas slānekļa gāzes iegūs vietas, kuras, protams, šī zemā cena padara vienu daļu no viņas šīm iegūs vietām par ne īpaši rentablām vai pat nerentablām, un tas ir ļoti būtisks jautājums. Tā kā jautājums nav tikai par Krieviju, ir arī par veselu virkni, teiksim, tādu naftas ieguvēji, kas ir Amerikas Savienotās valstīs, kas pie šīm zemajām cenām zaudē savu peļņu vai pat strādā ar zaudējumiem. Nu, lūk, tā kā tas ir tāds interesants, daudz šķautnains un daudzgriezīgs process, kurā nav viennozīmīgas atbildes, tā kā mēs nevaram teikt, ka teiksim, tur būtu Amerikas pirksts melnais, ka viņi pat pret savu biznesa interesēm ietu, bet līdz zināmai robežai varbūt arī tā ir. Nu, lūk, vēl viena lieta, kas būtu, kad Krievijas bankas, it īpaši pēc rubļa dramatiskā kritiena otrdien masveidā aptur valūtas maiņu, tā arī Gazeta Rūs ziņo, nu, tas ir arī pietiekami nopietns jautājums, un ka šī valūtas maiņas pārtraukšana notiek, kā saka banku pārstāvji, tieši klientu interesēs. Eiro nevajadzētu maksāt 100 rubļus, mēs sekojam situācijai, bet šobrīd izskatās, ka nestibals būs vēl dažas turpmākās dienas. Nu, vai tās būs dažas vai kā, katrā ziņā, teiksim, valūtas maiņa ir ierobežot, un tas katrā ziņā arī rada zinām papildus spiedienu, gluži tāpat kā tas, kad Krievijas centrālā banka palielināja šīs savas, nu, attiecīgi procentu likmes no 10,5 uz 17, cerēja, ka tas piebremzēs rubļa kritumu, bet tas var arī nenotikt, un tas arī nenotika tādā nopietnā lielā mērā, bet tas apgrūtinās atkal visus kredītņēmējus, tā skaitā no tautsaimniecības un tam līdzīgi. Nu, redziet, un pirmās tādas atsauksmes, kas notiek, un es domāju, ka zināmā mērā pēc kāda laika kaut kur arī citur var notikt, ne tikai Krievijā. Krievijas mēdī Gazpromu atlaidīs līdz 25% darbinieku. Tāda ziņa ir 16. decembrī, un Krievijas gāzes koncerns Gazprom gatavojas atlaist līdz 25% darbinieku no galvenās kompānijas un meitas uzņēmumiem. Un Gazprom atsakās komentēt šīs ziņas, un, ja mēs tā uzmanīgi paskatāmies, Gazprom grupā strādāja gandrīz 500,000 cilvēku. Nu, tie ir 125,000 pie maksimālā varianta. Un vēl viena interesanta ziņa, kas pie mums nevarētu gluži notikt, bet, nu, ļoti interesanta ziņa, arī pikanta, ir, ka Krievijas Kalugas apgabalā, Krievijas vidienai aizliegts izrunāt vārdu krīze. Tā paziņojas apgabala gubernators Anatolijas Artomānovs. Atcerēsimies, ka gubernators ieceļ Krievijas federācijas prezidents. Viņš arī norādīja, ka investīciju politikā normatīvajā likumdošanas bāzē ir jāveic iekšējais audits, jāpadomā, varbūt mēs kaut ko vēl neesam paredzējuši, tam noteikti būs rezultāti, krīze droši vien ir, bet šo vārdu izrunāt mēs aizliedzam, sacīja. Nu, lūk. Interesanti, jā, mēs aizliegsim runāt, teiksim, bezdarbs, tad bezdarbs taču nepazudīs, jā. Ar viņu jācīnās ne ar aizliegumu izrunāt šo vārdu, bet ar jaunām darba vietām, ar jaunām investīcijām un tādām lietām. Nu, lūk, bet, nu, tas ir tā, nu, tas varbūt tāds pikants, un no tā jau, kā saka, viņš ar šo aizliegumu arī šo vārdu krīze izrunā, nu, tā ir. Nu, jāsaka, viņam arī cits tur domas ir, ka mazais vidējais lielais biznesa apgabalā var izmainīt daudzas atlaides, izmantot jau šobrīd, un arī ienākumu nodokļu atlaides, un Puķina kungs arī ir solījis, ka visiem neatkarīgi kāds biznes atgriezīsies Krievijā, tas
tiks uzskatīts par godīgu investoru, visiem būs atlaides šajā ziņā, arī tādas, kuri varbūt kādam liksies, ka tā izcelsme nav īsti laba. Nu, lūk, tādas lietas tur patreiz notiek, un vēl viena tāda varbūt bēdīgāka ziņa ir, un kas atkal mērķēta uz Krievijas kaimiņu valstīm, ka Maskavā dibinās partiju Krievijas ārējās ekspansijas sekmēšanai. To arī šodien Apollo un Leta ziņo. Svētdien Maskavā notika partijas Lielā Krievija, Baļšaja Rasija dibināšanas kongress, kurā kā paziņojuši iniciatori piedalīsies gan Krievijas reģionu pārstāvi, gan Krievijas pilsoņi, kas dzīvo vēsturiskās Krievijas teritorijā. Uz kongresu iedaradīsies arī ārvalstu viesi, kur vidū būšot arī tā dēvētā Latvijas nepilsoņu kongresa pārstāvis Aleksandrs Gapoņenko. Nu, redziet, tā dēvētais antifašists no Igaunijas Sergejs Sereģenko un bēdīgi slavenais somu kreisais ekstrēmists Jihams Bekmens, kurš līdz ar kādu Alfredu Krūmiņu no Latvijas un kādu Andreju Buračātovu no Moldovas tiek dēvēts par Eirāzijas tautas frontes līdzpriekšsēdētājiem. Nu, Eirāzijas tautas fronte pirms dažiem gadiem tika arī ap šādu pašu laiku, man liekas, mazliet vēlāk, nu, teiksim, vairāk uz janvāra pusi dibināt, un tāda, nu, viņi ir. Un arī Krūmiņš un Buračātovs būs jaunās partijas dibināšanas kongresa dalībnieki. Uz ko šī partija būs orientēta? Uz 10 miljonu Krievu pilsoņu. Redziet, ir nevis Krievijas pilsoņi, bet Krievu pilsoņi, kas pastāvīgi dzīvo tālajās un tuvajās ārzemēs. Paskaidrojas vēl viens Eirāzijas tautas frontes līdzpriekšsēdētājs, tur viņi ļoti daudz ir Dmitrijs Jermolājevs. Nu, tas ir skaidrs, kādiem, teiksim, situācijas attīstības variantiem tas patreiz tiek piedāvāts. Nu, varbūt liksim tai Krievijai mieru, viņi paši ar savu problēmu ir iestiguši, un neviens viņiem nelika neiebrukt Ukrainā un nestrīdēties par to, vai ir Kenigsberga, piemēram, Vācijas teritorija, vai viņi ir neatņemama Krievijas federācijas daļa, un nekā taisnīgāka par vēsturisko patiesību nevarot būt, vai arī, teiksim, starptautiskās tiesību normas ir jāievēro, bet ja nepatīk, viņas var arī neievērot, un tad tās ir atkal, piemēram, attiecīgi dažādi interpretējams, un ja kāds ir likuma pārkāpis, tad arī es varu nepārkāpt šo likumu, un ja gribu ievēroju likumu, vai ne, ja gribu neievēroju. Tā kā daudz un dažādas ir šīs lietas, bet es no savas puses gribu pateikt, kad ir arī vesela virkne citu mums notikumu, paņemsim kaut vai šo pašu jautājumu, ka budžets Latvijā, valsts budžets ir pieņemts, un šis valsts budžets neparedz nopietnu darba samaksas kāpumu ne skolotājiem, ne mediķiem. Ko tu, Juri, par to teiksi? Ko man teikt? Vispirms par to pašu Krieviju es gribu teikt. Es domāju, ka jo sliktāk, jo labāk. Beidzot, redzi, ja, nu, protams, visa tā Amerikas mafija ar Obamu priekšgalā, tie, protams, dara visu iespējamo, lai pēc iespējas Krieviju nožņauktu. Es teicu, Puķinam ir apmestā ap kaklu jau cilpa, ar celi pret muguru atspieduši, un tagad velk to cilpu ciet. Nu, tu saproti, ka žurka iedzīta stūrī, ka viņai vairs nav kur mesties. Es gribētu pateikt tikai vienu lietu, kad Saudarābija arī tajā otrā Sīrijas konflikta pusē, nevis Sīrijas valdība ir, un viņi saka, nevajag samazināt ieguvi. Redzi, vai tikai Amerikā? Egīl, es tev iedošu to skaisto grāmatu Džona Perkina ekonomiskās slepkavas grēksūdzes, ka tu izlasīsi, kā tas Saudarābijas princis tika vest uz Ameriku, kā viņš tika izskolots, kā viņš tika tur iekārdināts un kā viņi, kā Saudarābija tika šajā te orbītā ievilkti iekšā. Tas bija tajā laikā, kad no Krievijas visi tie augstie kungi, kas tur brauca, kārtoja visas tās lietas ar arābiem. Atceries, vienu laiku jau gan Ēģiptē, Gamals Abdels Nasers bija Krievijas draugs un vispār, ja tur gāja vienkārši arī tas cīniņš par to, kurš būs tur noteicējs un kurš saimnieks. Nu, ietekmēs, jo viņi jau īstenībā musulmaņus, teiksim, tā ieprogrammēt vienā virzienā
virzienā nevar. Redzi, protams, tāpēc Amerika ievilka arī Krieviju tajā Afganistānas afērā. Es ļoti skaistu rakstu lasīju par šo tēmu, kā Andropovs Brežņevam bija iesmērējis, tā teikt, nepatiesas ziņas, un Brežņevs kā ģenerāls sekretārs pieņēma to lēmumu par iebrukumu, bet amerikāņi berzēja rokas, jo saprot, jo amerikāņiem ir vajadzīgs karš, tikai ne viņiem karot, ar viņu rokām tas karš nav sevišķi labs un vēlams, ja? Tāpēc arī Japānā, kā tu redz, izbeidz viņu to karu ar atombumbu un jautājums bija atrisināts, jo viņiem nevajadzēja vienus 20 miljonu Amerikas pilsoņu līčus, tad Amerika būtu jau sabrukusi tad. Un, ja Japāņi būtu karojuši, ja nebūtu dēļ tām 2 atombumbām padevušies, arī, es domāju, ka Amerikas Savienotās valsts būtu tad sabrukušas un vispār mums te karu vairs nebūtu. Nu, protams, tādi Japāņi un Japāna arī nebūtu. Bet, nu labi, ir tā kā ir. Labāk, ka Japāņi ir un Japāna ir. Nu, redzi, tāda mums radniecīga kultūra, savu sintoismu. Tur jāpateicas tikai tām 2 atombumbām, kuras uzmet uz Japānu, uz Hirosimu un Nagasaki 6. un kurā 8. augustā. Un Japānas imperators nezināja, vai amerikāņiem ir tur vēl 10 tādas bumbas, jeb 20, jo kad redzēja to postījumu sekas un ko spēja atombumba, un viņu rīko tie kamikadzes, kas ar lidmašīnām tur gremdēja tos amerikāņu kuģus un vispār, jo, saprot, tas ir cita kalibra karš. Nu, pat labāk, arī Krievija var uzgāzt Amerikai šīs atombumbas, un jautājums būs atrisināts. Bet, nu, protams, atombumbas negrib neviens, jo tā lokāli tās 2, ko tur uzmeta biedēšanai, tādas atombumbiņas. Tas ir maziņas. Tas ir maziņas, bet jā. Bet kodola ziemi liela. Nu jā, bet tikai, ja uzgāstu tā kārtīgi iet vaļā, tad nebūtu ne šiem Amerikas bagātiem tur izredzes izdzīvot nekādiem citiem. Nu, redz, tamdēļ arī viņi ar tādiem baltiem cimdiem žņaudz. Nu, tas lielākais noziegums, kas tika izdarīts, tas tāpat kā Latvijā, kad šī centrālā banka tika iekārtot. Kā jau mēs šeit ar Uģēnu Andra, tev mēs esam runājuši par to Vašingtonas konsensusu, kuru 1992. gadā Valdis Birkaus, Godmanis, Gorbunovs, mēs pievienojamies Vašingtonas konsensusam. Ja? Un ar to, principā, mēs atzinām šo te centrālo banku, kā valstī banka nepieder. Nu, nekāda valsts nevar pastāvēt, arī Krievija, ne Latvija, ja viņai nav savas bankas. To mēs arī esam pārunājuši, ka banka ir valsts sirds un nauda ir valsts asins. Un ja valstī nav savas bankas, Latvijā nav bankas, tāpat kā Krievijā. Tā ir Krievijas centrālā banka, kurai arī pat faktiski nav tiesības emitēt, izlaist to rublu. Faktiski viņi izlaiž to rublu, bet tikai ekvivalentu tam dolāru daudzumam, ko amerikāņi tur viņiem, tā teikt, atļauj faktiski. Visa tā finansiālā politika tiek ganīta no Vašingtonas faktiski un Londonas. Šie paši Rothschildi, vairāk jau nekas. Un redzi, šī sakarībā es ļoti daudz raksts esmu lasījis, gan Glazjevs tagad raksta, gan arī tā jaunā centrālās bankas prezidenta, kas tur Krievijā ir, kā viņa bija Buļina vai kāds apmēram tā, vai ne? Lai viņi piedod mums, jā, kur mēs tik sarežģītus svešvārdus varam izrunāt. Nu, un šī sakarībā, redzi, tas skumīgākais bija tas, ka Krievija faktiski līdz šim finansēja Amerikā katru gadu šie te miljonāri caur šiem uzņēmumiem un visu pārējo un investīcijām iepludināja Amerikā reālu īstu naudu pāri pa $100 miljardiem katru gadu. Un ja sarēķina šos 20 gadus, kā tas ir gājis, tad iznāk šausmīga nauda. Un nākošais, ka Amerika nodrukā tos papīrīšus, tos dolārus pēc vajadzības, un tad viņi var rīkoties un šādu politiku realizēt. Bet Krievijai tas netika ļauts, piesiets pie to dolāru. Nu, viņi jau sen varēja to Eiropas centrālo banku, tas ir savu Krievijas banku redzi, es domāju, ka viņiem nāksies to izdarīt. Un tad, kad tagad ir tā cilpa jau savilkta tik cieši ap to kaklu, ka Krievija patiešām uztaisīs, atceries, uz tās Krievijas, uz PSRS naudas, uz, padomi rubuļi bija rakstīts virsū, Kaznačejski biļet, Gasudarstvenova banka, SSSR, obezpečena tur zolotam un visādiem dārgmetāliem un ko. Tā bija Krievijas valsts bankas,
tas ir PSRS valsts bankas zīme, ja, kura ir nodrošināta. Bet šī Krievijas naudas zīme nav nodrošināta ne ar ko. Ar tiem pašiem dolāriem faktiski. Un amerikāņi diktē tagad Krievijai politiku. Šie laiki ir faktiski beigušies. Pēc šīs nostājas, kad nu pat amerikāņi, kā es teicu, ir aplenkuši Krieviju apkārt praktiski 100 amerikāņu kara bāzes un pie pašām robežām. Krievija tādas pekstiņas nepieļaus. Ukrainā ir kāda kara bāze? Izņemot Krievijas karabāzes Krimā jau nav. Klausies. Karabāze Ukrainā sēž un visu fronti komandē amerikāņu ģenerālis, kuru ievainoja un kurš bija spiests lidot uz Ameriku un to ievainojumu ārstēt un atlidojis ir atpakaļ un turpina komandēt to fronti. Diemžēl. Kāda profesionāli jau vajag? Vajag, jā. Un viss notiekās atkal pēc amerikāņu stabuls. Tur viņi danco. Un viss tu dara, kā amerikāņi liek. Vienīgais ar to naudu viņi ir ļoti žēlīgi. Saka, solīt sola, bet ne deva. Eiropa taču atceries, ka 1994. gadā noslēdza šo līgumu. Atceries par to, lai likvidētu tās kodola raķetes, atomieroču un visu. Faktiski Eiropa par to bija solījusi $160 miljārdus Ukrainai. Viss tāda veida. Jā. Redz, neiedeva. Un Krievija, ko bija solījusi, tu neizlasīji? Krievija arī, protams, solīja, un Krievija deva. Krievija rūpējās, tāpēc, kā ar Ruģēnu mēs šeit pārnājam, atceries, ka visi tanku motori, visi helikopteru motori, visi tika ražot praktiski Ukrainā, un ar Ukrainu bija visciešākās saites, gan ražošanā, gan visā pārējā saimniecībā. Bet tagad, kad amerikāņi iegribējās šo slānekļa gāzi iegūt Ukrainā, pārvērst Ukrainu faktiski pa tuksnesi, ja? Tā viņi spriež, un tā viņi arī dara. Un tad, kad šos te sūtņus Maidanā, šos snaiperus un visus pārējos spec nazu un ko, viņi jau tur ļoti labi karo. Tie spec nazi amerikāņi un NATO faktiski, ja, poļi un vācieši un kas tur ir. Viņi jau tā uzbruk un tam mudīgi mūk apakaļ. Un otrā ešalonā sūt uz priekšu tos ukraiņu puisīšus, kuri tagad te pie mums ievainoti, tā teikt, ārstējās mums te patās traumatoloģijas institūtā vai kur. Un redzi. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka Krievija tādā aplenkumā ir nonākusi pati savas pozīcijas dēļ. Neviens to Krieviju tur žņaukt negrib. Visi gribēja ar viņu draudzēties. Un Obama ir vienkārši mīkstu mugurkaulu cilvēks. Egil, tā draudzēšanās ir nosacīta. Negrib tā draudzēties. Protams, ka lielvalstīm ir intereses, to jau mums ir Čerčils stāstījis, Winstons un vēl daudz citu. Bet ir viena elementāra. Neviens negrib raustīt Krievijas lāci aiz ūsām. Klausies, šie slepenie dokumenti, kuri tika izvilkt ārā, ka Čerčils izmisīgi, Winstons Čerčils un vēl tur pārējie izmisīgi amerikāņiem bija pat lūguši, lai uzgāž Padomjas Savienībai tajos 40. gados, 46., 7., 8. gadā, tad, kad uzmet tās pašas bumbas Japānai, tad Čerčils un pārējie lūdza, lai uzgāž Padomjas Savienībai virsū šīs atombumbas. Tikai acīm redzot, slepenie zēni ziņoja, kā tu zini, ka atombumbu ne tur amerikāņi izgudroja, ne uztaisīja pirmie, izrādās, ka Manfreds von Ardene, Hitlers ir uzdāvinājis PSRS to atombumbu 15 tonnas tīrīta urāna 45. gada aprīļa pēdējās dienās. Tur tajā Kurčātova institūts, kur Okķabrskoja poļe, tur uztaisīja tādu konslēģeri un tur iekārtoja visu šo. Un tāpēc Staļins arī tik, tā teikt, lepni un uzvaroši varēja Potsdamas konferencē runāt, jo viņš zināja, ka atombumba viņam jau ir, jo vācieši bija uzspridzinājuši. Zini, man tas Staļins nav nekāds mīļais cilvēks, viņš ir tik daudz gruzīņus, latviešus, krievus nogalinājis, kad labāk nevajag. Zini, pateicoties savām, tu man atkal stāstīs kaut kādas pekstiņas par to, ka Staļins ir labs cilvēks, viņš pārsit gan
teiksim, jau uz iedzīvotāju īpatsvaru ņemam, tad viņš pārsits gan Hitleru, gan, teiksim, Mao Cedunu. Ja pēc skaita, tad, protams, Mao Ceduns ir pirmajā vietā no slepkavām. Staļins pie tās īstās teikšanas netika. Šie 50 miljonu līķi, kas bija līdz tam 29. gadam, kas faktiski tas pagrieziena punkts, tā, kad Trotskim izdzina faktiski no Padomju Savienības ārā, aizbēga 29. gadā, ja? Tas sākās šo te austrumu vareno cīniņš ar rietumu, šiem te pasaules pārvaldītājiem, gribētājiem, globalizatoriem. Un faktiski 39. 40. gadā beidzās šī rietumnieku vara PSRS-ā. Tad tie īstie slaktētāji, kas bija, tie bija visi šie sākot no 17. gada sākot. Tagad neskaitīsim tos līķu kalnus, kas tur bija no vienas puses un no otras puses, tās ir šauksmes, protams, vai ne? Bet tikai es gribu teikt to, ka PSRS tā atombumba faktiski jau bija 45. gadā. Viņiem, Masu ražošanā nebija palaista steidzīgi, viņi palaida un 49. gadā aizgāja masu ražošana, tā kā pienākās, uztaisīja vajadzīgā skaitā. Mēs, protams, negribam, lai Krievija kāds būtu bombardējis tajos 40. gados, tas nebūtu nekas jauks un labs. Redz, bet to gribēja. Gribēja. Pieprasīja pilnīgi. Jā, tagad tie dokumenti Amerikāņi, redzi, neizlēma. Viņi neizlēma. Viņi izlēma, tāpēc, ka viņiem ir vajadzīgs biznes, tu saproti. Viņi bet, cerēja. Ja viņi būtu gribējuši, tad viņi būtu metuši tās bumbas, viņi paldies Dievam, viņas nemet. Tā kā viss kārtībā, te jāsaprot tā situācija. Amerika pat, ja viņai Čerčili un visādi citādi tur valsts vīri prasīja to darīt, nedarīja to. Un ne jau tikai tāpēc, ka viņiem jau bija. Tad vispareizākais no viņa viedokļa pēc tavas loģikas būtu uzmestām bumbām virsū, pa virsu vēl šaubu bumbu. Viss kārtībā. Egil, redzi, amerikāņiem vispirms tās bumbas nebija tik daudz. Tās divas, ko tur uzmeta, viņiem esot bijusi vēl trešā bumba. Ar to, lai PSRS taču bija plāns uz visām PSRS lielākajām pilsētām, turpat pilsētas bija norādītas, kurām mēs... Maskavai tāpat bija. Pareizi, tieši tāpat. Tādā kā abi divi vienā. Maskavai, tieši tā. Maskava turpināja šo Eiropas iekarošanas plānu. Žukovs tā steidzās, ļoti nožēloja, ka nepaspēja aizskriet tālāk tajā Eiropā iekšā. Jā, viņiem, kā saka, vajadzēja atbrīvot Parīzi. Protams, jo viss tas otrā pasaules kara sākums bija taisni tāds, kā jau mēs runājam. Zinām, ka franču komunisti apsveica Hitlera armijas ienākšanu Parīzē. Tikai pēc tam, protams, kad 41. gadā viņi pagriez šos ieročus pret okupantiem, līdz tam brīdim viņi priecājās, kā šī pērkamā buržuāzijas vara, kā viņi teica, grūst. Un mūsu sabiedrotais Hitlers nāk iekšā Parīzē. Jā, redzi, visādi joki un pekstiņu, nevar pat saprast, kā tu tur īstenībā ir bijis. Bet, labi, vēstures pētnieki tagad daudz maz normāli un reāli visu saliek pa plauktiņiem, izspiesti to darīt. Jo, redzi, līdz kamēr tie dokumenti atslepenoti, dažiem ir tur 50 gadu termiņš, tas jau pagāja jau 95. gadā. Tas ir normālās valstis. Jā, tagad 70 gadu. Kā tur būs ar tiem Krievijas arhīviem, kā tu domā? Tu paredz, ka viņi tiks atslepenoti? Jā, Puķins jau, kā es jau te pirms gada, jā, precīzi pirms gada, pagājušā gada novembrī, atceries, ka Puķins solīja atvērt to Pandoras lādīti. Tā arī viņš šajā... Viņš var vaļā, tikai bez viltojumiem. Vērs bez viltojumiem, jo tajā Kremļa prezidenta un bez milzu atlases, jo saprot, var jau arī tā, ka es pa vienu, piemēram, pa tevi atlasu visu negatīvo, un pa citiem, kas tev blakus ir strādāju, neko negatīvu neatlasu. Saprot, tas ir ļoti sarežģīti, ja? Pareizi. Jo tad jau nevar saprast, kāpēc tu tā esi rīkojies, ja par tevi ir viss kompromats, bet par citiem nē. Egil, tieši tā arī viņš teica. To viņš teica tajā Šneiersona žīdu bibliotekas nodošanā žīdiem atpakaļ īpašumā, jo viņa glabājās PSRS tur tajā aizsardzības ministrijas muzejā. Ja, jo tad, kad ieskrēja tā biblioteka tika pārvesta tur bija Maskavā viņa, un tad, kad sākās karš, jau 29. gadā daļa tika atvesta uz Latviju, nezinu kāpēc, uz Rīgu, bet pēc tam tika pārvesta uz Poliju. Un, protams, kad Krievu padomju karaspēks ieņēma Poliju, to biblioteku atved apakaļ un nodeva Maskavā. Un tagad tika tā biblioteka atdot atpakaļ. Un tad, kad viņš tur ar tiem rabīniem un visiem tiem bārdainiem vīriem satikās, tad viņš tā arī viņiem skaidru un gaiši pateica, если ваш пыл не угаснет,
Tas ir, ja jūsu deksme mazliet neapdzisīs, nenoplaks, jā, taisn tā, tad viņam nāksies atvērt to Pandoras lādīti ar visiem tiem noslēpumiem, ko tad tie īsti tajā padomajā Krievijā, ko šie ir paveikuši un sadarījuši. Un tad situācija būs ļoti skumīga. Un pat labāk es jūtu, ka Puķins ir tik tālu ticis. Šodien es to konferenci tā ar vienu augstu paklausījos, jo tur vajag grupīgi klausīties, man nebija laika, es katru to atbildi izpētīšu, kas un kā un ko. Bet es tad jūtu... jau arābi var vienkārši berzēt rokas. Protams. Jā, bet paskaties, viņi var teikt, ka jānolaiž vēl zemāk tā nafta par tiem $60, lai Puķins vēl pasaka visu, ko vajag. Protams, tā kā varbūt arābi nemaz nav tik dumi. Ne, un nav tik pakļauti Amerikas spiedienam. Viņiem varbūt ir savas intereses. Zini, katrs, protams, grib dabūt maksimālo cenu, maksimālo naudu grib dabūt, maksimālo labumu. Saudarābiem vēl kādi miljardi klāta būtiski ietekmēs. Egil, apetīt augēdot. Jā, bet es tev varu pateikt nākošais. Arī, ka tā ēšana ēdot arī mazliet pierims, te tu tā pamanīsi. Egil, kad es pēdis neēdušo, es nesaprotu. Pagaid par ēšanu, tas ir taisnība, bet šis piemērs nav analoģisks. Saprot, nauda, jo vairāk ir, jo vairāk gribās. Un to, ko ir apjautuši šie te Saudarābijas un visi pārējie prinči un karaļi un hani un kas viņi tur tikai nav, ja viņam ir 300 sievas, tad ja viņam vajag 600 sievas un tā tālāk, pīli vēl vienu, pasties, tāpat kā Huseins, cik tad tur bija 14 pilis viņam vai cik, tie pilnīgie vaiprātīgie, viņi sviestā sagājuši, ja? Un it sevišķi, ja tik viegli tā nauda nāk, tikai pumpē to naftu, bet arī tā nafta var beigties, tas ir viens, otrs, redzi, pat laban, elektroautomobīļi un šie ūdeņraža automobīļi, tie ir ienesuši nelielas korekcijas naftas cenās, jo šīs naftas visu laiku jau faktiski Rockefeller un viņa viss tā aizstāvētā kompānija bija, kas izmisīgi neļāva attīstīt šos elektromobīļus, jo elektromobīļus jau faktiski jau... Ūdeņraža mobīļus arī? Nikolā Teslas laikā 1904. gadā elektromobīls tika uztaisīts jau, kur varēja nobraukt kaut kādas 400 kilometrus. Bet redzi, tas nebija izdevīgi šiem te naftas biznesmeņiem, jo tad taisni gāja vaļā automobīļi un, protams, ērtāk iepildīt nekā lādēt tos akumulators un tā tālāk, un visu laiku šī lietas tāpēc tika bremzēta un neattīstīta. Ļoti labi, lai dzentam benzīnam cenu uz leju. Arī šo te benzīnu patēriņu, paskaties, ja tas Kras un vēl kādas tās lielās padomju mašīnas atceries, kaut kāds 150 dzirgspēku motors tērēja no 50 līdz 100 litri benzīna uz 100 kilometriem, ja? Ak, Dievs, tieši tā. Bet tad, ja viņš neko nemaksāja, tad var atļauties. Bet tagad, paskaties, Volkswagens ir uztaisījis to jauno skaisto Passat, tas nav Passats līdzīgs Passatam, bet tās ļoti gludens. Hibrīda auto, ja? Ne, tas pat nebija hibrīda auto ar kaut kādu tur 1,1 litru dzinēju un smalkām tehnoloģiju uztaisījuši, ka 1,1 litru 100 kilometri. Ļoti labi. Tāda autiņa, kas pat labāk tērē tikai arī tie hibrīda autiņš, paskaties, Volvo saka, ka 2,4 litri uz 100 kilometriem. Jauns, pēc tam būs vairāk. Jauns, protams, tas ir viens, un otrkārt, redzi, viņa var, tā tieši nesaka, slēpi tie pirmie 100 kilometri, tas ir tad, kad tas akumulators ir uzlādēts no ārēja avota, vai ne, uzlādēts akumulators un benzīnbāka pilna, tad skatīsimies, cik viņš tērē. Protams, tie nākošie 100 kilometri un tur mazliet vairāk, bet vienalga. Tu saproti, arī 4 litri dīzelis, Passats, Volkswagenīts, tad pa Golfiem nerunājot, Toyotas, visi iet praktiski 3,5-4 litri dīzeļu degvielu uz 100 kilometriem. Ļoti labi. Tātad šis benzīna patēriņš, šis dīzeļdegvielas patēriņš un vēl gāze, paskaties, automobīļos arī tur gudrs ierīces pietaisīšu, ka to gāzi ūdeņradzi tur pieražo uz vietas ar to pašu ģeneratoru elektrisko, un tas ir naftas patēriņš reāli ir samazinājies uz katru mašīnu 2, 3, pat 4 reizes. Tie lielie smagie, kas ir, tas ir tie lepni automobīļi, tur Rolls Royce, Bentleys, tie var samaksāt, tie tur neekonomē, ko viņiem tur pie vienas vietas. Bet
summā naftas patēriņš ir krietni nokrities. Un tāpēc nav sevišķi liela vaina, ja tā cena nokrīt. Mums jau nevajag to cenu. Mēs jau sakām, protams, mums tas ir izdevīgi. Atcerēsimies, kāda cena benzīnam realitātē bija 70. gados. Ļoti jauki, 7 kapeiks bija 76. benzīns un 9 kapeiks bija 93. Un daudz dārgāks viņš nebija arī citās valstīs. Protams, tā bija viņa pašizmaksa. Protams, tagad ir jaunas atradnes, kur no jauni aizstrādā, arī tajā Saudarābijā, ar tiem veciem pumpiem un tajās vecajās vietās, kur ir, tur ir tā ir, kā ir, tur ir jāliek jaunas tehnikas, tagad ir labākas tehnoloģijas un efektīgāk, bet tikai viņas atkal vairāk maksā un tā tālāk, bet labi. Tas viss pat labāk ir nevis tīri ekonomiska cīņa faktiski, bet politika ir priekšā ekonomikai. Politika nosaka ekonomiku, kaut gan vajadzētu būt otrādi, ka ekonomika noteikti politiku. Bet iestājas tas cīniņš, var sakot par to, lai Krieviju nožmiegtu. Es stipri šaubos, ka izdosies Krieviju nožmiegt, jo amerikāņi nesaprot, ka Krievi ir izdzīvojuši tos 30. gadus i visu pārējo. Amerikāņi 30. gados bija pavēle visu zeltu, tas ir visi gredzeni, visi auskariņi, viss, kas no zelta bija taisīts, visu bija jāatdod Amerikas valdībai. Tas bija tie krīzes pārvarēšanai. Diemžēl. Pasties, Krievijā vienkārši laupīja, bet cilvēki izdzīvoja. Redz, tie Krievijā cilvēki var izdzīvot ar 10, pat 100 reiz mazākiem līdzekļiem, ko, diemžēl, nevar izdarīt tie tur Amerikā. Un ja tas cīniņš ir aizgājis, tad skatīsimies, kā tas viss beigsies un kas tur iznāks. Tikai neaizmirst to, ka tu nekad nebūsi tikai skatītājs, kad šāda cīņa kāda notiek, kā tu saki, es domāju, ka tur ir arī daudz citas lietas, paņemsim kaut vai šo pašu, kā jau benzīna cenu, te arī Bloomberga atzinums, kad Krievijas budžets plānots pie naftas cenas $100 ASV par barelu, šobrīd naftas cena ir $60 ASV vai pat zemāka, Otrkārt, ka šogad, ņemot visu to situāciju, no Krievijas ir aizplūduši 128 miljārdi ASV dolāru. Tas nav briesmīgi daudz, ja ņem vērā, ka Janukovičs tādu summu apmēram ir aiznesis uz Krieviju. Tālāk, procentu likmi paaugstināšana apturēs hipotekāros un aizdevumu biznesu, kas ir tā problēma, ir, un 15 gadus praktiski visa šī ekonomiskā politika ir balstījusies uz naftas cenu un tās pieaugumu. Atcerēsimies, par cik mēs maksājām par gāzi kaut vai 2002. gadā, un cik tagad, un ka gāzes cena arī ir piesaistīta naftas cenai, kas visu laiku bija Krievijai ļoti izdevīgi, un cik reizes viņi pieaugusi tā gāzes cena. Redzi, tāpēc tur varēja tādi oligarhi parādīties, tāpēc tur varēja tādi lielbandīti. Bet tos oligarhus jau daudz tur pie viena galda sēdina. Tu zini, redzi, tad, kad tagad sāks ņemt pie rīklas ciets, tagad vairs nesēdinās. Redzēsim, pagaid, tu saki, kad būs tā, es saku, paskatīsimies. Mums jau te arī visādi oligarhu apkarotāji ir bijuši, un kur viņi sēž, un ar ko kopā sēž, mēs esam redzējuši tās visas lietas. Nemainot sistēmu, sociālo-ekonomisko sistēmu nemainot, un kad valsts būs galvenais noteicējs, tikmēr, protams, nekas nemainīsies, tad nekādus oligarkus nepaņemt, bet ja Krievija patiešām atzims kā valsts, tiks galā viņa ar šīm problēmām, pēc kaut kāda laika Krievija noteikti atzims, viņai ir tāds potenciāls, lai viņai veicās. Redzi, vēl viena lieta, ko šeit Bloombergs saka, un es nedomāju, ka viņš īpaši kaut ko mēģina iebilst, jo pat Puķina partijas vienotā Krievija valsts domas deputāts Vladimirs Gutjeņevs pauž bažas, ka dramatiskā procenta likme palielināšana apdraud tautsaimniecību. Viņš saka, situācija ar rūpniecības finansēšanu no banka kredītiem ir dramatiska, kritiska. Redz, tā kā te ir vesela viena lieta, neaizmirsim, ka arī ir parāda saistības, ir sankcijas pret virkni bankām, un
viņām ir jādod arī parāda saistības apmēram, ja, un nākamā gadā 100 miljārdi, un kopumā tās parāda saistības ir 200 miljārdi. Es saprotu, ka tu saki, ka Krievu cilvēks ir gatavs, un ne tikai Krievijas cilvēks ir savilkt šo te savu sīksnu ciešāk, bet visam ir mērs. Egil, redzi, šeit ļoti vienkārši atrisinājums. Iztrieks ārā visas tās ārzemju bankas, un būs viena Krievijas valsts banka, un visas šīs lietas sakārtos. Bet paskatīsimies, vai būs tā, kā tu saki. Es personīgi zinu, ka aizvien ir vairākas Krievijas bankas, ne tikai, un pat ja viss ārzemnieks iztrieks ārā. Vēl ir tāda, teiksim, lieta, ka Krievijas ministrs un ekonomiskās attīstības ministrs Aleksejs Uļukājevs ir pavēstījis, ka Krievijā pat labāk vienlaikus ir 3 krīzes. Bet valdībai nav izstrādāts vismaz pagaidām antikrīzes plāns. Varbūt, ka viņš būs tāds, kā tu saki, ja? Bet es tā ļoti šaubos, jo, redz, tā nelaime ir tāda, kā prezidenta, kā pat tantiņas, Krievu tantiņas raksta, pat tos necitējuši tās Krievu tantiņas, ko saka, ja? Viņi saka, ka netikšot galā ar tiem cilvēkiem, tie padomdevēji esot slikt, un tā ir Krievijai tāda ļoti interesanta lieta. Krievijas cars vienmēr ir labs, gudrs, bet tie galvinieki, tie vienkārši šausmoņi, jā, un briesmoņi, ko tikai viņi izdara to labo caru un viņa priekšlikumiem. Egil, cars ne labs, ne slikts, bet tikai tas, ka tie padomnieki bija, tagad arī ir tik daudz dokumentu un tik daudz lietas ir atklātas, kā arī apzināti tīri laupītāji un bandīti faktiski ir bijuši noteikti, šie kņazi. Bet lai tikai soda tos visus bandītus un zagļus un riebekļus un visus pēc kārtas. Protams, tad, kad ies vaļā tur Krievijā, tad redzēsim, kā tas būs. Redz, bet te ir Krievijas plāns un ļaujas ar Uļukājevs, tad ir tieši šis ministrs, viņš arī saka to, ka ir nepieciešams stratēģisks plāns. Mums jāmaina situācija uz šaha galdiņa, pretējā gadījumā sagaidām vien virzīšanās uz leju pa spirāli, atkārtojot to, ka figūras uz šaha galdiņa jau stāvējuši. Lūk, tā kā... Jā, Egil, loģiski, protams. Jā. Nemainot visu sistēmu pašos pamatos, protams, nekas bet tā sistēma jau kaitina jebkuru normālu cilvēku. Kāpēc, piemēram, nepārtraukti ir jāprovocē kaut kādas Zviedrijas, Dānijas, teiksim, pasažieru lidmašīnas, kuras brauc pēc noteiktiem maršrutiem noteiktā precīzā laikā, kas visiem ir zinām, un tur atkal 10-20 metru attālumā varen ar neieslēgtējiem loktoriem ir jālido tām visām Krievijas lidmašīnām. Un atbildi ir pavisam vienkāršu, lūk, lai NATO samazina savus darbību reģionā, tad mēs darīsim tāpat. Un tā darbība ir tās 14 lidmašīnas, kas ir šeit Baltijas valstīs. Ko tu, draugs? Tā nav tikai tā darbība. Amerikai, cik tur 20 aviācijas bāzes kuģu un praktiski... Un cik viņi Baltijas jūrā izstāsta? Baltijas jūrā nevajag nemaz. Mums te Polijas... Bet vai tāpēc jālidoja, teiksim, bīstami? Vai tu esi tagad lasījis Krievijas presē, piemēram, kā kāda NATO lidmašīna bīstam ar neieslēgtām lokācijas sistēmām nolido gar ārāju flotas lidmašīnu? Egil, tās nav lokācijas sistēmas. Lokācijas sistēmas ir visiem ieslēgts. Nav ieslēgts tas atpazīšanās, tas kodu, pēc kura pazīst to lidmašīnu. Tie nav ieslēgti. Tie tur astē, tāda antēniņa viņam ir, un tā, ka viņi lido pāri, tad tas operators uz zemes var noteikti pēc koda, kas tā ir pa lidmašīnu. Protams, viņi neatskaitās, viņi demonstratīvi saka, jums nekāda darīšana, mēs lidojam, kur gribam, starptautiskie ūdeņi, un mums nospļauties uz jums. Bet kā nospļauties uz starptautisko, viņi jau nospļāvās Ukrainā vienreiz notriecot to lidmašīnu. Tā jau ir tā problēma. Klausies, Ukrainā Krievi nenotriec to lidmašīnu. Protams, es nesaku, ka Krievi, nezinu viņu, teiksim, bet tie bija tās puses cilvēki, kas priecīgi ziņoja, ka viņi ir nopatriekuši attiecīgi vienu kārtēju Ukrainas armijas transporta lidmašīnu, bet izrādījās, ka tā beigās ir Indonēzijas transporta lidmašīna, kas starptautiskos pārvadājumos. Egil, tu redzi, pat labāk visi klusē pa šo tēmu, jo ir tik daudz tagad fakti salas
izlasīt, ja, ka notriekts ir nevis izrādās tur ar raķeti, zeme, gaisa, bet notriekts, ja, vienu Su-25, kas ir bijis tas notriecējs, tur ir pat tie piloti zināmi, ja, kurš viņu notriec, un, protams, notriekts, principā gribēja, cik es varu saprast, ka Puķina lidmašīna, jo Puķina lidmašīna, kad viņš lidoja uz to Brazīliju, lidoja burtiski tur ļoti nelielu laika starpību. Nu, tikai nestāst, ka viņi lidoja pāri Ukrainai. Ukrainai pāri viņi nelidoja, bet tur bija tādas nianses, kuras ir... Gruzijai arī pāri nelidoja. Protams, jā, protams. Un Moldovai arī pāri nelidoja. Protams, jā, bet, var sakot, tur mēs tiksim pie skaidrības. Tā kā būs skaidrība, ka būs beigusies šī izmeklēšana, pat labam visi tur klusē kā ūdeni. Es tev pateikšu pavisam vienkārši, ko ir teikuši, teiksim, Ruģēna kungs un citi. Dievs dod, lai nebūtu tāda situācija, kā tu saka, ar Puķina lidmašīnas notriekšanu, jo tur ir vēl trakāki cilvēki aiz Puķina, kas varētu to varu sagrābt. Un tā kā es domāju, ka tautā doma, kad rietumu berzē rokas, ka Puķina lidmašīna būtu notriekta, tā ir vienkārši neatbilst patiesībai, un varbūt kāds arī cilvēks to varētu vēlēties, bet tas galīgi garām. Vismaz rietums pēcdienest un visi pārējie tam būtu kategoriski pret un teikt labāk, lai jau tas Puķins sēž nekā tur viņa komandas locekļi. Jā, droši vien, jā, jo tur Rogozins vai vēl kāds tiktu pie šprices pa galveno personu, tad iet uz paules pa gaisu ar kodolieročiem, neskatoties ne uz ko. Bet kodolieroči, protams, var iznīcināt visu Latviju, kā teica Žirinovskis, un priecājās, ka Baltijas valsts ar nokūpēs, bet nokūpēs ne jau tikai Baltijas, nokūpēs Pēterburga, Maskava, viss viņu, teiksim, ziets tur vairs nebūs tāda Novosibirska un tam līdzīgi. Un tad viņi varēs atkal sākt no kodola ziemas, teiksim, no saviem pagrabiem līst ārā pēc dažiem gadu desmitiem. Grūti pateikt, kā tur būs. Indijā jau rādīja, kā beidzās kodola karš pirmais reiz no iepriekšējās civilizācijas. To viss Krievijas televīzijas rādi, kā viss pilsētas vairs nav. Tur, kur bija kilometriem plaša pilsēta no iepriekšējās civilizācijas. Egil, par tām iepriekšējām civilizācijām, es domāju, ka tie vairāk ir pasaku stāsti. Ja? Nav tikai pasaku stāsti. Reālo civilizāciju, kas iznāk tu saka, ka Krievija nepārtrauc tikai pasakas, pa televīzijai rāda. Tu zini, kas tur ļoti daudz kanālu, protams, rāda šīs te pasaciņas. Jā. Redzi, tam varam arī piekrist. Ja tā ietekme uz cilvēkiem šie interesantie pastāsti no zinātniskās fantastikas brīžam, zini, tie, kas no tehnikas neko nesaprot, tie, protams, tic gandrīz vai katram vārdam, jo visur ir pierādījumi, visur ir tas un tā, bet ir ļoti daudz lietas, kur pasakojot un zinot elementāro fiziku, un nav tā kā tajās pasaciņās stāst. Bet mums tagad stāsts nevis par tām pasakām, mums te par nopietnākām lietām. Jā, lūdzu. Jā, mums, Egil, galvenais ir, kāpēc mums, redz, tādu budžetu pieņēma, kur pilnīgi nekādas jēgas no tā nav? Pirmais, kas ir skaidri jāpasaka, ka mediķiem ir zināms darba samaksas kāpums nepietiekams, viņiem izdalīja 30 miljonus, un es uzskatu, ka vajadzēja vairāk, neapšaubām, bet es nevaru pateikt to, ka varēja, teiksim, vienai medicīnai piešķirt 109 miljonus, kā mani kolēģi prasa, jo, tā summa tad būtu jādara pavisam citādāk ienākumi, citādāk izdevumi, jābūvē, un tas pie šīs politikas, ko šie politiķi piedāvāja, pilnīgi neiespējami. Bet tas, ka varēja iedot kārtīgi vairāk naudu tieši darba samaksai mediķiem, tas bija vienkārši izdarāms process, tāpat arī skolotājiem. Un ja mēs strīdamies par kaut kādiem 9 miljoniem, ko darba samaksai, iekustinot darba samaksu, nākamajā gada septembrī nevarēja vēl pagaidām norezervēt, tad tas ir vienkārši muļķība un tā nav nostāja, tā ir poza. To es tev godīgi saku, jo valdība nepārtraukti ir atradusi miljonus reālām vajadzībām, kaut vai zinātnes atbalstam viņi iedeva vēl 9,9 miljonus eiro tieši kurā brīdī, 25. novembrī, tad, kad 22. novembrī, kad bija sestdienā valdības slēgtā sēde, neatradās šie 9 miljoni tieši priekš skolotāju darba samaksa. Skolotāji prasīja, lai mums vienkārši nodrošina, ka tāda summa, kas dod iespēju lielākai daļai skolotāji nesamazinot darba samaksu, bet pat paaugstinot tiem, kuriem mazākā šis darba samaksa, nodrošināt šo reformu. Rezervējiet.
Bet nē, nu tā kā es varu no savas puses pateikt, ka valdība šajā gadījumā ir iespītējusies, viņa spīta viena no bāzes lietām ir tas, ja mēs iedosim tos 9 miljonus plus vēl tos 3, ko norezervējam, tie 12, tad 2016. gadā mums skaidrs, tātad šie 12 būs jāpareizina 3. Tad būs 36 miljonu bāzē. Nu, un tad tas ir pavisam vienkārši kārtojums jautājums. Redzi, par skolotājiem es tev gribu pateikt. Tur ir principiāli sistēma ir galīgi nepareiza. Bet sistēma ir jāsāk no valdības un politiķu un izglītības ministrijas jāpārkārto. Mēs varam no arotbiedrības puses vienkārši piepalīdzēt un pieskatīt, lai politiķi neaizvelk nepareizā virzienā naudu. Bet tā ir tā puse lieta, kas ir jāizdara. Un tā nav nemaz tik grūti izdarām. Un cik gadus viņi to reformu tur taisa un taisa, nu? Egil. Reformas netaisa ar puņķiem. Egil, tāpēc, ka viņi vispār neko nesaprot no viss šīs sistēmas. Šī te biznesa taisīšana izglītībā arī, tāpat kā medicīnā, biznesa taisīšana notiek. Mans tēvs taisa zārkus, bet līķus taisu es. Tātad mediķiem ir vajadzīgs vispirms principiāli, lai būtu pēc iespējas daudz vairāk slimo. Šorīt Rīgas radio bija ļoti jauks raidījums, kur tur viens bijušais orientēšanās sporta veida dibinātājs Latvijā un vēl tur pāris vecīši, 72 gadi vienam 68 un vēl cik. Un viņi runāja ar šo meitenīti, kur neko nesaprata no lietām, runāja par to ilgmūžību, par veselību, kad vecums sākās un tā tālāk. Un es tev gribu pateikt, ka redzi, tas, kā Ušakovs dod šīs bezmaksas braukšanas biļetes pensionāriem, ir viens no neveselības cēloņiem. Jo, pasties, viss citi trolejbusi, autobusi, tramvaji pilna pensionāriem. Pensionāri brauc pa velti. Valdība piefinansē klāt. Tā, ar kājām vajadzētu skriet, tas ir viens, kur tiem pensionāriem jābrauc. Jāskrien ar kājām. Ja? No veselības viedokļa noteikti. Jā, tieši tā. Ja ir iespēja. Nākošais ir televizors, visas šīs te izklaides, ja? Tā atbrauc, aizbrauca to braucot tur, atbrauc apakaļ, mājās iekšā un pie televizora klāt un blenž. Agrāk varēja pa logu blendzt uz cilvēkiem, kas iet, bet tagad ielas ir galīgi tukšas, nav vairs uz ko blendzt tām tantiņām. Un redzi, un šie ir 2 galvenie neveselības cēloņi. Kustību un trūkums. Vēl zāļu trūkums, ārstu trūkums, jo cilvēks bieži vien naudiņu tam nav atvēlējis, viņam nepietiekās naudiņas, komunālie maksājumi vēl jāmaksā. Pareizi, jo slimība tiek ielaista, jo, tad, kad sāks sāpēt tā, ka jau vairs nevar, tad jau faktiski ir mirstamā kaita klāt, ne? Tad skrien pie to dakteru, glābiet. Tas nozīmē tas pats, to ugunsgrēku varēja nodzēst, ka pirmā liesma parādījās, nopūst viņu varēja uzmest. Uzmest virsū varēja vieli, lupatu, fufaiku varēja uzmest virsū un nodzēst uguni. Bet tad, kad pusmāja jau deg, tad vairs arī pat ugunsdzēsē nevar palīdzēt. Un tāpat ir ar dakteriem. Tas nabaga cilvēciņš, kamēr vēl mazlietiņš sāp, to var paciest, viņš pie to dakteru neiet, bet tad, kad sāp riktīgi, tad jau tā ārstēšanās maksā 1000, un tāpēc medicīnai nav naudas. Tur ir pilnīgi ar kājām greizi, nepareizi viss. Tāpat kā šī sistēma pa skolniekiem. Nauda seko skolēnam. Es to redzi, tā bēda un starpība faktiski ir tanī apstāklī, ka lauku skolās, redz, nav skolnieku, 20 bērni tikai, un ja 20 bērni, tad tam skolotājiem pienākās knapi tur tā minimālā alga, jo mazāk maksāt nevar, jo faktiski no katra skolnieka viņam pienākās tik, un viss. Es vienkārši uztaisītu riktīgu streiku un pateikt, nodrošināt, lai šī te skolā ir tie 200-500 skolnieki, lai man nauda alga būtu tāda pat. Kamēr nebūs, tikmēr nemācīšu un vispārīgi ejiet uz vienu vietu. Un caur, un balla beigt. 10 000 Man arī gribas, lai skolotāji būtu radikālāki uz tavu pusi, varbūt netik traki, jo tur ir vēl viena lieta. Tā skolas patreiz ir pašvaldību ziņā. Jā, tās algas ir valsts ziņā. Saproti, bieži vien ir tā, ka nevar sakārtot to tīklu pat tur, kur viņi vajag sakārtot, tāpēc, ka viena pašvaldība, otra pašvaldība. Un katra grib to paturēt savā ziņā. Protams. Jā, tā ir tā viena prieka. Tad pirmais, kas būtu valstī, būtu jāpaņem šis skolu tīkls
ar godīgu, teiksim, attieksmi savā ziņā un savā uzturēšanā, un varbūt attiecīgi tie izdevumi, kas šobrīd ir pašvaldībai, jāizskaita ārā tajā brīdī, ka viņi ar pašvaldības savienību attiecīgi mēģina tur vienoties par to un sabalansēt visu to valsts un pašvaldību budžetu, sociālo budžetu, pašvaldību sociālo budžetu. Nu, lūk, ja to mēģināt tajā brīdī izņemt ārā un tad paņemt to uz valsts pusi, un tad varētu arī to sakārtot. Bet tad arī valstī jārēķinās, ka viņai ir jāuzņemas arī atbildība. Protams. Bet kamēr mēs gribam no vienas puses iesmērēt šo skolu uzturēšanu pašvaldībām, no otras puses algas dot pašvaldībām skolotājiem, tikmēr jau nekas nenotiek. Protams, Egil, tāpēc saka, pilnīgi greiza, nepareiza visa sistēma. Un skolotāji, un tad kā kulturāli, toleranti, kautrīgi cilvēciņi, kā latviešiem ir iedzīts un ieaudzināts, ir sevišķi pēc šīm te izslepkavošanām un eksekūcijām un viss pārējo, cik cilvēki cietuši. Tad tie savā kristīgajā lēnprātībā salikuši rociņas, palūdziet Dieviņu, Dieviņš jums samaksās, vai ne? Un kamēr tā būs, tikmēr nekas nemainīsies. Ir arī tev vēl viena taisnība, ko es gribētu pateikt. Es arī esmu teicis to, ka, ziniet, mēs esam gatavi strādāt un darīt visu labāko, lai tā reforma aiziet, bet tā reforma nedrīkst būt tas, no kā ir atkarīgs darba samaksas, teiksim, kāpums, ir īpaši skolotājiem, kuriem šobrīd viņš ir nepiedodami zems. Ja? Jo tā ir tā lieta, kad ja tā ministrija, ja tā valdība, kas par to atbild kopumā nav spējīgi sakārtot šo sistēmu, kuras dažus ceļus jau mēs parādījām kaut vai šobrīd, ja? Tas būtu valsts pārņem visu šo skolas uzturēšanas tīklu un attiecīgi samazina izdevumus šajā jautājumā attiecīgi pašvaldībām, tad jau mēs nevaram atrisināt to problēmu. Un ir vēl viena lieta, ka skolniekiem un vecākiem patiesībā ir pietiekami kritiska pieeja pret tiem nabadzībā iedzītajiem skolotājiem. Ne visi tādi. Tur, kur ir daudz skolnieku, tur arī ir labas algas. Protams. Tā ir taisnība. Protams. Un tā tam arī ir jābūt. Jā. Tā tam arī ir jābūt. Ka cilvēkam ir kārtīga slodze, viņš kārtīgi strādā, viņam jābūt tādai algai, lai viņš nepārtraukt nedomāt, ka atvainojiet, man vēl uz otru skolu jāiet strādāt, un es vispār tāpēc nevaru sagatavoties šim savam darbam. Jā, Egil, tad redzi, pie tā ir novedusi mūsu šīs noziedzīgās valdības, noziedzīgā politika, diemžēl. Jā. Nē, nu mūžīgā taupīšana, mūžīgā mēģināšana salāpīt žaketi tajā vietā, ka jāpērk ir jauna žaketi. Jā, protams. Labi, Egil, par šo tēmu es ceru, ka pēc jaunā gada, ka mēs varēsim kārtīgi izrunāties. Atgriezīsies un mēs te ceru, ka sasauksim izglītības ministri jauno Seili un vēl kādus gudrus cilvēkus, kas par šo lietu kaut ko saprot, un tad mēs varēsim pastrīdēties un aprunāties. Jā, es tikai vienu vēl teicienu noteikšu. Arī skolēnu prasības pret mācību saturu ir augstas. 84% skolniekiem ir svarīgi saprast, lai mācību viela viņiem noderētu konkrēti dzīvē. Viņi gaida, ka skolotāji izmantos reālus piemērus. Organizēs tikšanos ar uzņēmējiem, politiķiem, dažādu jomu ekspertiem, lai parādītu skolas saikni ar darba tirgu. Es tikai teikšu, ka ne visu no tiem sliktajiem uzņēmējiem, ja tā drīkst primitīvi izteikties, var mācīties, un no sliktajiem politiķiem arī ne visu vajag mācīties. Jā, jo bieži vien tie politiķi tādi, kas to tautu gluži kā pensionāris ir aptinusi ap savu pirkstu, bet mēs šeit beigsim un teiksim to, ka es varētu tikties jau godīgi sakot, jaunajā galā, un mūsu raidījuma atkārtojumi varētu būt tie, kas varētu nodrošināt mūsu saikni ar jums, jo šobrīd mēs tiešām nevarēsim atvilināt tos mūsu politiķus uz šejienu, jo visiem ir Ziemassvētki, tā kā, lai jums ir priecīgi Ziemassvētki, kārtīgi piparkūka, un lai jums labs noskaņojums un dzīves prieks, un arī baltais sniedziņš kādreiz parādas šeit Latvijā, kas tomēr ar Ziemassvētkiem saistās gluži tāpat kā eglīte. Paldies jums! Jā, paldies, un uz sadzirdēšanos rīt 18. atkārtojam šodienas raidījumam, un uz tikšanos nākamajos raidījumos.